Jā, labs to. Čau visiem! Tātad Limbo sezonas atklāšanas kausa Back9s. Noskaidrosim, kurš tam mums būs uzvarētājs. Tad Toms ar Raineru vēl cīnās par pirmo, Kristaps 3. un Aleksandrs no Chase Kārda liks sev manīt. Tā kā aiziet testēs gross 122 metri. Pēc manām domām viens no labākajiem groziem trasē. Jātrāp gapā ar pietiekam lielu jaudu. Rainers met forīti. Jā, ļoti interesanti līnija, bet rezultāts runā pats par sevi, tā kā viss ir kārtībā. Kristapam šajos sačos pārsvarā bišķīt pa zem. Būtu augstāks, domāju, būtu arī daudz labāks rezultāts. Bruno aiziet. Jā, nu tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Ļoti labs metiens, forši. Pirmais rauns viņam tikai event, tā kā bišķīt jāuzpušo. Jā, un šeit man bija jāatceros, es gribēju cauri zariem, jo īsti nebija neviens gaps. Tā kā Ingišam līdzīgi. Ot jā, tā kā pieskaras zariņiem un iziet cauri, tā bija tā doma, jo nebija īsts mērķis. Kristaps. Labs. Nebūtu bargs, būtu ikš. Nu, aiziet par paru. Vai? Labs. Tik laba līnija. Bruno, perfekts drives. Aiziet. Tā ir jāsāk Back9s. Piedod, Bruno. Jā, Rainers 10 long. Ok. Izvirzās vadībā. 2 strokes. Es laikam šeit skatījos līniju atpakaļ, varbūt tur ir kaut kur forīts. Varbūt jāpamēģina. Nākamais gross tikai 70 metri, bet OB visapkārt. Tas ir labs, jo tas ir 3. Un pats grīns ir ritīgi bīstams. Diskiem ir tendence ripot prom, tā kā īsts gross, bet tehnisks foršs. Jā, aizslīdēja no rokas beigās. Aizslīdēja. Tur pat nebija viss. Davai, Ingo. Līnija laba, pa zem tikai. Ziet. Un paliec. Ir palicis, tur nevarētu. Jā, labs to. Aiziet, labi. Pēc bogī ir jādabū birdijs. Tas visiem ir jāiemācās, tad viss ir kārtībā. Tā. Nav baigi labs piemetiens. Bruno neriskē. Tomēr, kā jau iepriekš teicu, bīstams grīns. Ingišs uzbruk. Rainers vienmēr uzbruk. Jā, labs rans. Jā. Labi, man tomēr ir aizrikojis pa tālu. Jā, šis bija, atceros, sāpīgs brīdis. Būtu sapatojis, domāju, kad viss būtu bijis labi, bet labi. Jāatstāp, ka tas iepriekšējais baugīs. Labi, nākamais gross 12. Wow! Kas tas? Jā, Rainers iepriekšējā raundā dabūja 5, viņš vienkārši spēlē, vai vairs nav 5, bet, jā, tas bija mistiski. Tikai 67 metri īsts gross, bet, tehnisks. Pēc manām domām, ja tas gross ir tik īsti, viņam jābūt sarežģītam un tehniskam, tā kā visu ok. Jā, šis bija ļoti labs, bija šī zariņa un viss, bet neko darīt. Krispam tieši tas pats,
ļoti labs. Jā. Bija šī tāds kā tikai. Un Rainers tāpat grib. Jā, labi. Bišķi pa augstu. Ko darīt? Kristap. Nu. Aiziet. Ļoti labi, Bruno. Daudz labāk. Tikai jāpato. Un tur mums tādu tepini. Tā grūtāk dzīvīt kā pirmajā grozā. Šitā grūtāk dzīvīt kā pirmajā grozā. Jā, Kristaps ar Ainu runā, ka grūtāks birdīs šitajā grozā nekā pirmajā. Nu, nezinu, varbūt. Nu, ka tā? Tā, tad 13. forehand gross, arī tikai 70 metri, bet tehnisks ar mando. Un pats gross ir aizsargāts. Labi uzskipoja pret kalnu, tā kā veiksmīgi. Jā, bišķīt pa īsu. Ko? Tops. Rītīgi mans gross un vienkārši pa stipru. Un flat, nevis haizerī. Un jā, OB diemžēl. Kristaps cer uz skipu, bet nu, pret kalnu viņš īsti nav. Bruno vienkārši piemet, nav ko riskēt. Tomēr pacelts gross, var redzēt, ka bija šī vējš parādās. Oi, ļoti labs rants. Cauri zariņiem, tas bija tehniski. Un jā, man OB3. Neko darīt. Ai. Un wow. Arī izspļauj ārā tā kā. Ok. Neraksturīgi. Labi. Un jā, Ingišs met granātu. Ok, man likās tie tikai backhand un forehand līnijas, bet nu, laikam var arī visādi. Tomēr tas greens pats hazard līnija ir diezgan šaura, tā kā granāta nav slikts plays, lai neskipotu. Bet šeit abas gan forehand un backhand līnijas ir pieejams vairāk no vēja. Es domāju, tā spēle ir un kas pašam ērtāks. Bija šī pa platu, bet ir ok. Jā, super. Atknāpais. Aiziet. Wow, vēl viens miss. Labi, ka palika safe, bet tas bija no hazarda putas, tā kā. Jā. Un vēlreiz, tā kā, tas jau ir double. Tā kā Rainers dod mums visiem iespēju. Jā, Bruno neizmanto. Un, jā, ja viss met garām, tad viss met garām, viss kārtībā. Šeit būtu sapatojis 4 metrīgu putu, tad būtu daudz labāk, bet viss kārtībā. Redzēt, ka ir dalītā otrā mūsu Rainera. Tas nozīmē, ka Aleksandrs no Chase Carda šobrīd ir vadībā. Tā kā tā ir tā lieta arī, kas jāskatās. 5. gross 103 metri. Arī forehand gross beigas tik pa labi. Foršs gross. OB kreisajā pusē nedrīkst pārgriezt. Jā, šis sanāca labi. Domāju, ka ir tieši tas, kas vajadzīgs. Un jā, Kristaps tiemžēl pārgriež. Un OB. Kā jā, tas var no domām ļoti labs gross. Raineram arī ļoti labs drives. Super. Tas, kas vajadzīgs. Nu jā, šeit neko jāpiemet un jāiet tālāk. Ingišs, aiziet, Ingo. Žēl, nav Ingiša diena. Rainers spēcīgi. Kristapam bogijs. Oi, labi noķēra labā pusē, bet, nu, bija grūts puts, low ceiling un uz ceļa tā kā. Okay. Mēs ar Raineru paņemam
Birdijus, Aleksandrs paņēma paru. Tātad mēs esam dalītā pirmā visi. Bet, jā, šajā brīdī vajadzēja pušot un trāpt pa koku. Raineram toties jaudīgs, bet, nu, perfekta līnija, tā kā. Super. Foršs gross, tāds flex shots 100 metri. Low ceiling, super. Jā, super. Bruno arī labs. Tas kaut kāds FD, gan jau. Behendā viņam ir labāk, tas labi. Kristaps, jā, bija šī zariņa, bet labs metiens, outsides. Šeit noķēra beigas, diemžēl. Un Ingo Rano. Labs, Ingo. Nu, tāds pa labi, bet labs augstums. Kristaps vienīgi augstsinīgi. Un, liekas, arī tālākais puče grozā. Un jā, Raineram birdijs. Toms atkal bogi. Jā, nu ko darīt, jāizmanto iespējas. 17. grozs 90 metri, tāds forehand flex shots. Rainers gan iet tādā flip-upā. Ļoti labs metiens, noparkots. Bruno backhands, bet man liekas, ka bija šī pātru disks un tas ir aizgrozi, gandrīz jau OB long. Nu jā. Jā. Go. Jā, var redzēt, kad Rainers pirmais, Aleksandrs ir otrais un es pa trešo vietu. Likās ļoti labs metiens, bet jā, vienīgais lielais koks, kam jātrāp garām un ir. Jā, labs apšots. Apšot ir Kristo. Spoši. Un šīs... Tas likās, ka būs iekšā, bet, nu... Labs mēģinājums, ok. Jā, un vēl rolavējs, nu... Ja neiet, tad neiet, ko tu. Nu jā, Bruno bišķi pa tālu. Bet nu. Ok, Rans. Kristaps. Ceru labu paru. Jā, forši. Jā. Labi, viss kārtībā. Labi, tepini. Man pars. Raineram. Birdijs. Un Rainers nostiprina savu pirmo pozīciju. Un šeit ar pīgu forehandā flip-ups 113 metri. Jā, šis bija kaut kas iespaidīgs. Bruno labs metiens noķers arī, bet tā ir, man liekas, tā īstā līnija backhands. Jā, šis ir ļoti labs tāds flex shots. Atnāk apakaļ, tas ir grīnā. Šeit pat savu Claymoru likās būs labs, bet beigās vai nu nose-ups vai kas un aizgāja pa kreisi, likās, ka būs laba līnija. Neko darīt ir iespēja uzbrukt, jo Brenslavs ir 4. tikai vienu stroku aiz manis, tā kā jācenšas man noturēt, iepatot. Tuvu, bet nu neko. Un jā, šeit es jau redzēju, kad Kristaps ir principā noparkojis. Un Rainers par uzvar. Jā, nu forši. Nu, tā čempioni dara, kad pēdējie 4 grozi ir verdī, tad pelnīt uzvaru. Un jā, Krispam birdijs. Man pars un dalītā 3. Tad jau uz pārspēles. Jā, nu. Švaks backnines, bet neko darīt. Tā ir un jāpušo tālāk.
Tātad pirmais gros mēs ar Kristapu pārspēlējam pa 3. vietu. Aleksandrs Ozoliņš ir palicis 2. vietā. Jā, labs metiens. Haizers 100 metri, tas ir tas, kas vajadzīgs. Kristaps pārsvarā izvēlās tādus flex shotus, tādus flat. Kā mums bija šī atšķirīga stila. Šis likās ok, bija šī pa īsu. Putojams ir. Putojams ir, jā. Jā, es atceros, šis iznāca early, likās, ka būs arī īsts. Bet, nu, pina high labajā pusē, tā kā viss ok. Aiziet un jābūt iekšā. Jā, un neko. Un man kaut kādi, 6-7 metri. Un jā, 3. vieta. Nav slikti. Labi. Un tad papildus footage Elizabete par uzvaru. Atceros, viņai bija tikai jāpiemet un tepins, bet nē. Čempions paliek čempions. Ja tu jūti, kad var iemest, tad met iekšā. Forši. Toms Vācietis. Un jā, apbalvošana. Tad, Un Tomam arī ir spēcpalva no Limbo komandas un Limbaģa Zeņu komandas par superīgo video. Un cerams, ka tādu video taps arī citām trasēm, un tāpēc viņam paldies no mūsu komandas. Jā, paldies Zeņiem par balvu, un cerams, ka patīk video. Jā, Rainers 1, Aleksandrs 2 un man sanāca 3. vieta. Tā kā. Rainer, pirmkārt apsveicu, malacis, bet kā tev pašam šķiet? Varēja būt labāk, bet, viss kārtībā. Nevienam negāja. Kādas sajūtas pa sezonu? Labi iesākusies vai gribētos labāk vēl? Gribētos labāk, tāpēc, ka tagad visas sacensības, kas tepatās ir, es labi viņas nospēlējis, bet pa lielam līdz šim ir bijušas vienas lielās sacensības, tādas, kas ir gandrīz kā protūra. Tās es nenospēlēju īpaši labi. Tāpēc es ceru Zviedrijā nospēlēt labāk. Jā, Zviedrija nākamā, ja? Jā. Jā, labi, sekosim līdzi, lai tev veicas. Un jā, varbūt ir kaut kas, kam tu vēlies pateikt paldies. Jā. Protams, Inovai, Nainhilam, grupiņas biedriem, ar kuriem bija forši spēlēt. Tad jau tiekās. Jā, super, čau! Abas beidzies. Kopumā viss kārtībā, 3. Protams, spēle varēja būt daudz labāka un jāpato vairāk iekšā, bet, jātrenējās, neko darīt. Labs pasākums, braucam uz Limbušiem, forši trasi. Čau!